tomēr jāsaprot, ka šobrīd tu nezini, ko tu lietosi. Un kamēr reita nav reāli parādījusies aptiekā, ka tur ārsta recepti aiziet nopirkt, tas, ko tu lieto, tur var būt jebkas iekšā. Tas arī jāsaprot. Un tad, protams, gadījums, kad cilvēkam tiešām ir otrā tipa diabēts, 130-40 kg liekais svars un vienkārši sākt ir nenormāli grūti. Nereāli sākt. Cilvēks nav sportojis gadiem, tur 10-20 gadus, viņš ir ļoti rēsns, vai gribās ēst, no enerģija, jā, tas arī ir gadījums. Un tad trešais gadījums ir tāda pusprofesionāla sportisti, tāpēc, ka reita ļoti uzlabo insulīnu jūtību, tad dos stabilāks enerģijas līmenis. Līdz ar ko tev ir uzreiz ļoti daudz un dažādu ieguvumu sportā. Tu arī lipīdu paneli uzreiz var sakārtot holestrīnus, jo tu izmanto, teiksim, hormonus. Tas tev ir ļoti svarīgi. Un tu vari kā tās pusprofesionāls sportists to sportu piekalpot daudz veselīgāk un tā sporta dabūt ārā daudz labāk rezultātu. Jā, līdz ar ko tā deva, kas manuprāt ir tā lielākā jēdzīgā deva, kur lietot 2 mg, ļoti labs svarzudums, ļoti labi cukuru sakārto, insulīna rezistenci, ar visu holestrīnus, lipīdu paneli. Un tāda ilgtermiņa deva pēc tas svars ir zaudēts, vispār ir tikai 0,5 mg. 2 reiz mazākā deva pētījumos 0,5 mg.